Stāsti Latvijai! Esiet sveicināti, cienījamie Izstāsti Latvijai skatītāji. Man ir prieks un patiesi gods jums paziņot, ka ar šo raidījumu mēs iesākam 5. Izstāsti Latvijai sezonu. Jā, paldies par aplausiem. Un arī šis raidījums nebūs izņēmums. Mēs dalīsimies ar jauniem stāstiem un noderīgiem padomiem. Izstāsti Latvijai! Ja jums ir kādas neskaidrības medicīnas jomā, jūs varat apmeklēt portālu medicīne.lv. Ja jūs kaut ko būvējat vai remontējat, visas atbildes sameklēsiet portālā abc.lv. Šodien raidījumā Izstāsti Latvijai. Ieskatīsimies mākslas galerijā, uzzināsim, kas ir mobilās terases, kā iekārtot mājokli, veselības padomi, kāpēc nepieciešams magnījs un daudzi citi noderīgi padomi. Izstāsti Latvijai! Iekārto savu mājokli tā, lai tev tur ir patīkami uzturēties un vienmēr gribas atgriezties. Ienāc un iečeko Čiekurs.lv. Mēbeļu veikals Čiekurs ir liels un ļoti skaists mēbeļu veikals Čiekurkalnā, kas par saviem pircējiem atbildīgi rūpējas jau 25 gadus. Plašā mēbeļu kolekcija ir izvietota 3 stāvos. Veikala Čiekurs plašo preču sortimentu pārstāv Latvijas mēbeļu ražotājs Daļrade koks. Viesistabas mēbelēs apvienota mūsdienīga dizaina un dabīga koka enerģija, kas papildinājumā ar modernu un ļoti ērtu dīvānu ļauj jebkuram klientam tikt pie savas mājīgās dzīvojamās telpas. Mīkstās mēbeles ir rūpīgi izvēlētas no Latvijas un Eiropas vadošajiem ražotājiem, ņemot vērā gan pašreizējās modes tendences, kvalitāti un komfortu. Veikala Čiekurs pircēju iecienīts produkts ir kvalitatīvi koku grāmatu plaukti jūsu mājas bibliotēkai. Tos katrs klients var komplektēt pēc savām vēlmēm un vajadzībām. Katrā mājoklī ir nepieciešama laba gulta un vēl komfortabls matracis. Čiekurs guļamistabai piedāvā tikai labāko, jo saprot un novērtē laba miega nozīmi. Tepat kaimiņos Igaunijā ražotās zīmola Sleep Well kontinentāla tipa gultas un matrači ir visaugstākās kvalitātes ar plašu audumu un modeļu izvēli. Īpaši prasīgiem miega mīļotājiem Kipras matraču ražotājs Stroma garantē gan augstu komfortu, gan dabīgus materiālus matraču pildījumā. Veikals īpaši lepojas ar plašāko Latvijā ražoto bērnu mēbeļu kolekciju, lielākā daļa no kurām ir ražota pašu uzņēmumā Daļrade koks. Bērnu mēbeļu kvalitāti un dizainu ir novērtējuši pircēji tālu aiz mūsu zemes robežām, jo tās tiek eksportētas uz Vāciju, Šveici, Austriju un pat Austrāliju. Nāciet ciemos! Mēbeļu veikals Čiekurs gaida pircējus Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā. Meklē mūs arī internetā Čiekurs.lv. Izstāsti Latvijai! Laiks un esošā situācija mūs ir pieradinājusi pie tā, ka strādāt var ne tikai darba vietā, bet arī mājās. Mājās cik ilgi sēdēs iekštelpās, vai arī uzņemot viesus, mums gribas to visu darīt svaigā gaisā. Protams, visērtāk mums ir tusēt un atpūsties, un ne tikai, bet arī pastrādāt uz savas piemājas terases. Terases ir kļuvušas mobīlas. Kas īsti ir mobilās terases? To izjautāsim uzņēmumu pārstāvi. Sveiks, Edmund! Sveiks, Gint! Prieks tev redzēt, varbūt pastāst mums un skatītājiem, kas tad īsti ir mobilā terase? Mobilās terases, tās ir darbnīcā ražotas terases, kuras pēc tam jau gatavas, tiek piegādātas pie klienta un novietotas pēc klienta vajadzībām. Un pilns ražošanas process tiek nodrošināts darbnīcā,
Līdz ar to mēs spējam tos darbus veikt kvalitatīvāk, izdevīgāk un ietaupīt klienta laiku. Ļoti forši. Tad droši vien ir nākamais jautājums, kā izvēlēties mobilo terasi? Savu mobilo terasi izvēlamies ieiet mājaslapā www.mobilasterases.lv un sekojot sadaļā, kā izvēlēties, attiecīgi sekojam soļiem. Pirmais solis – izvēlamies terases izmēru. Vai nu šāds 2,4 x 2,4 metri, šāda 3 x 2 metri un šāda 3 x 2,4 metri. Un attiecīgi otrais solis – mēs izvēlamies terases virsklāja dēļu materiālu. Šobrīd mēs piedāvājam vai nu priedes spiedienu impregnētus dēļus, termokoksnes dēļus, Sibīrijas lapegles dēļus vai kompozītu materiālu dēļus. Tātad 2 soļus mēs esam izgājuši. Ir vēl kāds noteikti? Jā, tieši tā. Trešajā solī izvēlamies terases krāsu. To mēs darām ieiet mājaslapā un attiecīgi pie katras terases ir krāsu katalogs, kurā izvēlamies savu vēlamo krāsu. Tātad terases lielumu esam izvēlējušies, krāsu esam noskaidrojuši, materiāls mums ir skaidrs, terase kaut kā arī jānostiprina, vai ne? Tieši tā. Un līdz ar to 4. solī mēs izvēlamies, uz kā mēs balstām šo terasi. Mums ir 3 veidu opcijas. Attiecīgi, ja mums ir daudz maz līdzentā virsma, mēs balstam uz šādām regulējumām kājām. Ja mums ir ļoti līdzena virsma un mēs pat gribam pārvietot šo terasi, mēs varam balstīt uz šādiem industriālajiem ritenīšiem. Un ja mums ir nelīdzena virsma, tad mēs iesakām balstīt uz šādiem skrūpāļiem. Šito ieskrūvē, stiprina virsmu un skrūvē cik vajag un dabū visu līmenī, vai ne? Tieši tā. Nu es nebūšu es. Man vienmēr interesē, kas lācītim vēderā. Nu, tad dodamies uz darbnīcu. Tātad šeit mēs uzskatām, varam redzēt tapšanas procesu, ja? Tieši tā. Šeit mēs redzam terases konstrukciju. Mēs terases taisam tikai no certificētiem, kalibrētiem zāģmateriāliem. Šiem materiāliem ir augstākā stiprības pakāpe, 24. klase, un šie materiāli ir arī impregnēti. Tas nozīmē, ka viņi attiecīgi arī kalpos ilgāk. Tāpat arī terases augšu un apakšu apstrādājam ar hidroizolāciju, ar bitumu mastiku un amortizācijas lentu, lai arī terase kalpot ilgāk. Un skavojam klāt ģeotekstilu, lai attiecīgi zāle neaugtu cauri terases dēļiem. Un skrūves pēc tam virsklājiem arī attiecīgi izmantojam nerūsējušā tērauda. Forma, krāsa, materiāli viss ir izvēlēts. Mēs redzējām, ka ir jau uztaisīts, kas notiek tālāk. Tālāk notiek terases piegāde un uzstādīšana. Kurš to veids? Terases piegāde un uzstādīšanu mēs veicam paši. Līdz ar to mēs nodrošinām, ka terase netiks sabojāta piegādes procesā vai attiecīgi tiks aizkavēts pasūtījums. Nu, es nezinu, es jau gribu tādu terasi. Ja jums ir vēl kāda informācija, meklējiet to visu mājaslapā, bet tas viss ir ļoti vienkārši. mobilasterases.lv. Veikals Noliktavu cita Santehnika. Santehnikas biznesā darbojas jau 29 gadus. Šeit iepirkties nāk ierindas cilvēki, tādi kā mēs, un arī meistari, lai kopā ar veikala profesionāļu komandu izveidotu savu sapņu vannas istabu, kurā var iemīlēties. Laipni lūgti citā Santehnikā. Veikalā pieejams ļoti plašs santehnikas, flīžu, vannas istabas mēbeļu, apdares materiālu un instrumentu klāsts. Vairāk nekā 10 000 dažne dažādu preču. Sāksim ar flīzēm. Kā izvēlēties no plašā klāsta un kā iztēloties, kā tas izskatīsies jūsu vannas istabā? Tas ir ļoti vienkārši. Pērkot flīzes cita Santehnika, dāvanā saņemsiet pēc jūsu vēlmēm un idejām radītu 3D jūsu vannas istabas vizualizāciju. Komplektā projekta specifikācija ar materiālu uzskaitījumu un izmaksām. Tādā veidā jūs iekonomēsiet savu laiku un naudu, nopērkot tikai pašu vajadzīgāko. Lai ziemā baudītu siltumu un apkurs rēķins nebojātu gara stāvokli, par mājokļa apkurs sistēmu ir jāparūpējas laicīgi. Gudrs un pareizs risinājums ir Ariston siltumsūkņi. Ariston siltumsūkņi strādā abos virzienos un var nodrošināt gan apkuri ziemā, gan dzēsēšanu vasarā. Atkarībā no āra temperatūras un apkuras sistēmas veida, Ariston siltumsūkņi saražo 3 līdz 5 reizes vairāk enerģijas nekā pats patērē.
Jaunais Ariston siltumsūknis Nimbus Net R32 ir aprīkots ar modernāko tehnoloģiju un funkcijām, lai nodrošinātu augstākā līmeņa efektivitāti un komfortu. Izmantojot Ariston Net aplikāciju ar viedtālruni vai planšetdatoru, varat kontrolēt siltumsūkņa sistēmas funkcijas no jebkuras vietas. Šis modelis piemērots vienģimenes un daudz dzīvokļu mājām, kā arī vieglas konstrukcijas komercēkām. Siltumsūkņa garantija 5 gadi. Un, protams, šeit ir arī apkuras radiatoru, ūdens sildītāji, dvieļu žāvētāji un apkuras caurules. Viss nepieciešamais, lai iekārtot pilnvērtīgu apkuras sistēmu jūsu mājoklī. Īstam meistaram svarīgi ir, lai rokas aug no pareizās vietas un lai ir īsti instrumenti. Un tieši tāpēc citā santehnikā iepērks gan profiņi, gan iesācēji. Atslēdznieku komplekti, elektronu pneimatiskie instrumenti, griezēji instrumenti un abrazīvie instrumenti. Ar vienu vārdu sakot, viss, lai paveiktu visus vīriešu darbus. Pateicoties tam, ka Rīgā noliktavā lielākā daļa preču ir uz vietas, citi santehnika klienti pasūtīto preci saņem visīsākajos termiņos. Atrodi labākos piedāvājumus un izmanto profesionāļu padomus. Veikals Cita santehnika. Brauc ciemos! Sony var lepoties ar senu vēsturi un atmiņā paliekošiem produktiem. Arī mūsdienās Sony ir plaši pazīstams TV, audio, video, foto un spēļu pasaulē. Ieskaties center.lv un piegāda visiem produktiem visā Latvijā. Laipni lūgti Sony pasaulē. Izbaudiet satriecošu attēla kvalitāti un skaņu Sony Bravia XR televizoros. Iegremdējies spēļu pasaulē ar PlayStation, ar bezvadu austiņām uzdejo mūzikas ritmos. Iemūžini skaistākos mirkļus ar Sony kameru. Atrodi plašāko Sony preču klāstu mūsu interneta veikalā Center.lv. Mākslas telpa apmeklētāju estētiskajam un garīgajam baudījumam. Rīgā, Vaļņu ielā 4. Ekspozīcijā apskatāmas dažādas skulptūras un kreatīvas mēbeles, kas veidotas uz automašīnu un motociklu detaļu bāzes. Mēs atrodamies Rīgas sirdī, Vecrīgā, Vaļņu ielā, Metāla mākslas galerija Ņesterkastam. Mūsu metāla mākslas galerija strādā kā apmeklējuma objekts. Pie mums var atnākt ar ģimenēm, pavadīt laiku, iedvesmoties, jo mūsu galerija ir neparasti un unikāli metāla mākslas eksponāti, kuri ir veidoti no auto un motociklu detaļām, no lietotām detaļām. Un no tiem ir izveidota kaut kāda unikāla forma. Tas ir gan skulptūra, filosofijas skulptūra, kura ir kaut kāda ieguldīta ideja, arī ir mēbeles. Mūsu galerijas telpas var iziet priekš dažādiem pasākumiem, gan eventiem, gan prezentācijām, kā arī piesaistām dažādus māksliniekus, organizējam interesantus kaut kādus tādus neparastus pasākumus. Arī strādājam skolas Somas ietvaros, laipni gaidīti uz mūsu ekskursijām un meistarklasēm. Arī piedāvājam trafarēta aerogrāfijas krāsošanu, kuru var izmantot jebkūda gan sienas nokrāsot, gan mašīnas nokrāsot, gan motociklus nokrāsot. Mūsu galerijā arī katru eksponātu var nopirkt. Gadījumā, ja jums patīk mūsu stilistika, jūs varat pasūtīt priekš sevis savu kaut kādu individuālu skulptūru. Es varu realizēt jūsu filosofiju, jūsu uzņēmuma filosofiju. Protams, var nopirkt visu, ko mēs šeit piedāvājam. Sekojiet mūsu aktivitātēm, sekojiet mūsu lapai, mūsu sociālajiem tīkliem. Mēs visu laiku informēsim, kas ir mums jauns, kādi ir jaunie piedāvājumi un kā ar mums var komunicēt un skaisti un kvalitatīvi pavadīt laiku. Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mēdīju pasaulē.
Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem. Ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi. Jūties noguris? Laiks uzlādēt baterijas. Ko mūsu organismam dod magnijs? Par to mums vairāk pastāstīs ģimenes ārste Karīna Vernere. Mūsdienās diezgan populārs simptoms un visbiežāk skanējošais no pacientu puses ir sūdzības par nogurumu. Un dažreiz viņi atnāk pie mums ar tādu jautājumu, ko viņi vēl varētu palietot vai izdarīt, lai to nogurumu mazinātu. Viens no visbiežāk pieprasītākajiem mikroelementiem mūsu organismu darbībai ir magnijs. Magnijs kā mikroelements, viņš ir sastopams visās šūnās un visos audos. Magnijs ļoti labi relaksē organismu. Kārtām tas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem, kas aktīvi sporto, kas fiziski trenējās. Otrām kārtām magnijs ir mikroelements, elektrolīts, ko mēs izmantojam dažādu sāpju sindromu ārstēšanai. Tas varētu būt galvas sāpes, kas ir saistīta ar ikdienas saspringumu. Tas var būt ilgstoša stresa iedarbība, jo magnijs arī mazina stresa ietekme uz organismu. Ko mēs izmantojam arī ārstējot dažāda rakstura krampju lēkmes. Magnijs ir ļoti pateicīgs, viņu var lietot arī ilgstoši. Magnijs ir viena no populārākajām minerālvielām, kur cilvēki zina un lieto. Tāda problēma, ko visbiežāk aptiekā jautā, kā risināt ar magnija palīdzību, tie ir krampji. Magnijs ir tāda diezgan populāra un zināma lieta. Maga likvidu produktā ir ļoti labi apvienotas tādas arī lietas, kas ir ērtas cilvēkiem lietošanai. Tad magnijs šeit jau ir gatavā formā. Tādi kā sačetiņi, kur jūs vienkārši mutītē viņu visu izdzerat, nav jāpielieno papildus ūdens, nav nekāds apgrūtinājums. Cilvēki šobrīd ir steidzīgi, var viegli iemest Somijā, paņemt dienas gaitās līdzi. Šajā produktā ir ļoti laba forma, magnija citrāts. Tie ir citronskābes sāļi, kas ļoti labi uzsūcās cilvēka organismā. Es varu tā droši pateikt, 1 paciņa dienā, ja intensīva slodze, tad 2 paciņas dienā, un drīkst lietot arī bērni vecumā no 6 gadiem. Ļoti laba garša. Mango, apelsīns, un es domāju, ka nebūs problēmas ne mammai, ne arī iedot bērniem, ne pašai lietot, jo tā garša ir ļoti laba. Intas Dinsbergas klīnika ir ar augstu pakalpojumu līmeni. Te jūs būsiet gaidīti, saprast un saņemsiet atbildes uz visiem jums svarīgajiem jautājumiem. Kādi speciālisti strādā jūsu klīnikas sapņu komandā? Sāksim ar speciālistu, kurš atbild par mūsu veselo un skaisto ķermeni. Tā ir mūsu fizioterapeite. Tad mūsu komandā ir fizioterapeits, kur konsultācija ir pieejama. Protams, pieejams arī endokrinologs. Endokrinologs ir ļoti nopietnas speciālists, kurš atbild un konsultē sievietes, ja ir kaut kāds hormonāls problēmas. Protams, arī dermatologs mūsu komandā. Protams, mums ir arī uzturs speciālists un arī psihoterapeits, kas atbild par sievietes mentālo veselību. Un bez šaubām arī ginekologi. Konsultācija, protams, ir tā, ar kuru vajadzētu sākt apmeklējumu mūsu klīnikā, atnākt pie ginekologa, izrunāt, izstāstīt savas problēmas, sastādīt izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, tātad nolemt, kādā veidā soli pa solītim mēs varētu sievietes sasāpējušos jautājumus risināt. Ja sievietē nav iespēja apmeklēt klīniku klātienē, vai to var izdarīt attālināti? Jā, protams, ir pieejams arī attālinātās konsultācijas. Tātad varam ar pacientu iepriekš vienojoties par konsultācijas laiku, sazvanīties WhatsApp video zvanā un šo attālināto konsultāciju veikt. Atgādinājums par ārsta ginekologa apmeklējumu, ar ko vajadzētu sākt? Mans ieteikums būtu tik vienai sievietei atrast savu ginekologu, savu uzticamības personu, un noteikti ginekologu vajadzētu apmeklēt reizi gadā, pat ja nav nekādas sūdzības. Noteikti nevajag kautrēties un nevajag baidīties nākt pie ginekologa, jo ginekologs reiz ir tas ārsts, kuram vajadzētu būt sievietes padomdevējam, draugam visu mūžu garumā. Paldies jums par konsultāciju, rūpēsimies par savu veselību saulēcīgi. Jā, tieši tā. Paldies jums!
Uzzināsim, kādi ir ārsta ieteikumi kaulu, locītavu veselības uzlabošanai un kāda nozīme cilvēka organismā ir kolagēnam. Ja mēs runājam par sāpes katram no mums savā dzīves ilgumu mēs sastopam ar sāpes. Sāpes tas nozīmē, ir kaut kas nav kārtība. Viņš varētu būt saistīts ar trauma, viņš varētu būt saistīts ar kaut kādu nodilums, viņš varētu saistīts ar kaut kādu nepareizu kustības. Un, protams, katrs sāpes ir jāizmeklē tālāk, lai varētu saprast, no kurieni un kā viņi varētu ārstēt tālāk. Ja mēs runājam par tām sāpes, kas ir ar vecums, kas sāk parādīties, diemžēl mūsu ķermeni sāk žūst. Ja tās krimslis sāk novecot un sāk palikt trauslāk, sāk palikt cietāk, protams, lēnā garā sāk dilst locītavas, parādās deformējuša osteoartroze, parādās cita problēma, un tad sāk parādīt tas sāpes. Sāpes, kas nav saistīti ne ar traumu, ne ar kaut kādām problēmām, nepareiz kustību, bet tieši saistīti ar to, ka sāk dilst nostā locītavas virsma. Ko vajadzētu darīt, lai sāp sāktu vēlāk? Pirmais ir mūsu dzīves stils. Tas ir tiešām pirmais dzīves stils. Tas viss, kas ir saistīts ar smagums necilāt, tas ir arī saistīts ar mūsu svaru. Ja mēs varam samazināt savu svaru, kaut vai 100 gramu, tas ir arī labi uz locītavas. Un locītavas ir mums Dieva radīto locītavas, lai varētu lai kustētos. Tā kā ir jāturpina visu laiku kustēties. Protams, varam piepalīdzēt klāt, papildu varam lietot dažādu produktu, kas dod elastās, piemēram, tā kolagēna, kas ir nepieciešama gan mūsu ādas, gan mūsu skrimšļīt, gan mūsu kauli, gan mūsu muskulatūru, un tas dod elastīgums. Pirmā posma mūsu dzīvi līdz 20, 25, 27 gadu vecumā. Pēc tāda posma tā kolagēna sāk noārdīt no mūsu ķermeņa, jo es vairs neražojām. Būtu vēlam pēc 30 gadiem sāk lietot to kolagēnu, arī negaidot nekādu simptomu, negaidot nekādu problēmu, bet jāuztur to kolagēnu mūsu ikdienu saturam. Rūpējieties par savu kaulu, skrimšļu, locītavu veselību saulēcīgi un jūtieties ilgāk jauni. Dias Forte kolagēna ir unikāls pēc sastāva. Tas satur 1., 2., 3. tipa kolagēna peptīdus un dabisko 2. tipa kolagēnu, kā arī vitamīnus C, E, hialuronskābi, fermentu bromelaīnu, kas veicina kolagēnu uzsūkšanos, un leicīnu, kas stimulē muskuļu atjaunošanos un spēku. Visu, kas ir nepieciešams kaulu, locītavu, skrimšļu veselībai. Dias Forte kolagēna nodrošina organismu ar lielu devu kolagēnu peptīdu, vairāk nekā 10 grami vienā paciņā. Piemērots cilvēkiem ar locītavu problēmām, sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu locītavu slodzi, vecāka gadagājuma cilvēkiem, pacientiem ar osteoartrītu un osteoporozi. Tas reizē arī uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli. Dias Forte kolagēna pulveris ir ūdenī šķīstošs dzēriens un pieejams ar granātābola vai greifrūta garšu. Vienīgais Latvijā ar 4 kolagēna tipu kombināciju. Nu re, šodienas stāsti ir izstāstīti. Tiekamies atkal nākamajā raidījumā jau pēc nedēļas. Es jums novēlu katram atsevišķi visiem kopā jaudīgu vasaras noslēgumu. Atā!